Sveiki! Mani sauc Linards. Kopā ar kolēģiem mācāmies LLU lauksaimniecības fakultātē. Mācāmies 4. kursā un paralēli studijām vadam savas saimniecības. Sveiki, mani sauc Jānis. Lauksaimniecības fakultāti izvēlējos tādēļ, ka uzskatu to par ļoti perspektīvu nozari. Sveiki, es esmu Jānis un mēs jums parādīsim, kāpēc studēt lauksaimniecību. Šobrīd atrodamies Latvijas lielākajā lauksaimniecības uzņēmumā, kura nosaukums ir Latraps, kas ir kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vairāk kā 500 biedru. Ar kopējo hektāru platību varētu būt ap 200 000. Es, protams, melošu, jo es nezinu precīzi, ja? Bet es tā pieņemu, ka tas tā varētu būt, varbūt pat vairāk. Ja? Uzņēmums ir dibināts 2000. gadā, šī vieta tika iegādāta 2001. gadā, ja nemaldos. Ja? Tad 2003. gadā tika uzbūvēts šis pirmais komplekss. Viņš bija viens no pirmajiem šāda veida kompleksiem Latvijā. No šeit ir ieguldīta daudz naudas, kas ir vairākos miljonos mērām. Ja? Tā nauda, protams, iesākumā ir aizņemta no bankas, bet zemnieki ir arī paši tie, kas šo kredītu lēnām arī atmaksā. Ja? Un tikai pateicoties šim te, ka Latraps ir šādā veidā attīstījies, ja? Mēs esam šobrīd spējīgi diktēt tirgus situāciju. Latvijas graudu tirgu ir beigusies zināmu lielo dzirnavnieku patvaļa, ja, jebkāda cenu noteikšanā, kvalitātes noteikšanā pēc viņa ieskatiem un tādā garā, ja, jo viņi ir spiesti konkurēt ar mums, ja, un lielākoties tieši no mūsu konkrētās reakcijas tirgu pirms sezonas ir atkarīgs, kāda būs cena tirgu. Ja. Šeit jūs redzat šobrīd sezonas laiku, kad tiek pieņemti graudi, rapsis, tiek tirgoti un vesti prom minerāli mēsli un ķīmija, viss, kas nepieciešams zemniekam uz lauka ir. Graudu pieņemšana, pilnā sparā žāvēšana, tīrīšana, arī viss tas notiekās. Mazliet tālāk jau sāk lēnām uzņemt apgriezienu ceļas spiešanas ceha darbība, ja? Un viss, kas ar to saistīts. Ja? Tad visu laiku notiek liela kustība. Pateicoties Latrapsim, attīstoties, mēs beidzot caur zemnieku, caur kooperatīvu ir spējīgi daļai mazliet ietekmēt, pat šobrīd vairs ne mazliet, bet ietekmēt politiskās, tās nostādnes, kas te notiekās. Jā, mazliet likumdošanu mainīt, jā, tā, lai mums zemniekiem, lai tas būtu izdevīgi. Jā, nevis kāds pateica no Eiropas, kā tas būs un kur mēs darīsim. Jā. Mans vārds ir Ģirds Ozols. Amats Latrapsī, lauksaimniecības nodaļas vadītājas vietnieks. Sāku kā agronoms konsultants. Pat jau ir aizgājis 5. gads. Godīgi esmu ļoti apmierināts, jā, ar darbu šeit. Kopā agronomijā jau darbojos, pat jau ir laikam 10 pilni gadi, jā, iet 11. Tā kā ir iekrāta arī zināma pieredze, un tas viennozīmīgi palīdz visā darbā, ko es daru. Iestājos 94. gadā lauksaimniecības fakultātē agronomos, pabeidzu 98. gadā. 2002. gadā pabeidzu arī maģistratūras studijas, tā kā esmu lauksaimniecības zinātņu maģistrs. Kad es studēju, tad vispār nebija skaidrības, kas notiks ar agronomu profesiju, vai vispār būs iespējams dabūt darbu, bet kaut kā sajūta bija, ka šis ir piemērots amats. Kaut vai tāpēc, ka man tēvs ir bijis agronoms, jā, es jau esmu 2. paudzē agronoms. Jā, izrādījās visnotaļ veiksmīgi. Jūs gribējāt dzirdēt, kāda ir agronoma ikdiena. Mana agronoma kā konsultanta ikdiena ir šeit. No rīta pazvanīja zemnieks un teica: atbrauc, paskaties, ko darīt ar lauku tālāk.
Tagad es esmu uz lauku un, bieži vien arī bez paša zemnieka vai īpašnieka klātbūtnes apskatos, un tad arī kopīgi izlemjam, ko darīt. Šeit konkrētajā gadījumā ir iesēts ziemas rapsis, ļoti savlaicīgi, lai neteikt, ka pat ļoti agri, 27. jūlijā, kas ir, būsim godīgi, aptuveni nedēļu pirms optimālā sējas termiņa. Bet ar šo pašu zemnieku jau pagājušajā gadā mēs darījām tādu, sauksim to pa eksperimentu, kas izdevās ļoti veiksmīgi, un arī šogad mēs uz to ejam. Lauksaimniecības fakultāti es pabeidzu 2002. gadā, tas jau būs 7 gadi atpakaļ, un bez jebkādiem akadēmiskajiem vienā piegājienā, un kāpēc aizgāju pagronomu mācīties? Tāpēc, kad esmu pats no laukiem, dzimis audzis, strādājis, un tas likās diezgan, tāds ārots, amats, ja tā varētu teikt, kurš patīk, un principā tā, kad, ja tā padomā, es pat nezinu, ko citu vēl varētu darīt. Un šo izvēli neesmu nožēlojis, un domāju, ka arī strādāju un strādāšu turpmāk ar lauksaimniecībā. Ko tu pašlaik dari? Kāda tavu darba pienākumi? Es daru visu, sākot agronoms un vadītājs un sagādnieks, inženieris, vispārējais, jo lauksaimniecībā tomēr ir, kā lai pareizi pasaka, plaša profila nozari, kur jāzina un jāmāk visi. Gan traktoru pabraukt, kad vajag, gan arī ar lāpus pastrādāt. Tā. Runājot par mūsdienu tehnoloģijām, ka tagad jau datori visur, tā arī modernajā lauksaimniecības tehnikā ir datori. Datori tas vairāk asociējās ar uzskaiti, ar to, ko mēs esam padarījuši dienas gaitā, sezonā un varbūt tam arī vairākos gados un kultūrās, ko mēs vācam. Varētu saukt tā, ka šis dators parāda visu uzskaiti, ko šis kombains smalcinātājs ir padarījis, teiksim, dienas laikā. Protams, var redzēt stundas laikā, cik viņš patērējis degvielu, cik viņš sasmalcinājis tonnas, cik hektārus. Te var ievadīt visus, teiksim, cik smalki vajag smalcināt un ievadīt laukus, kurus viņš atstāja, teiksim, atmiņā, un pēc tam var izanalizēt, teiksim, degvielas patēriņu, darba ražīgumu, un to mēs arī redzam no šīs mazās kastītes, kas teiksim, parāda visu, kas ir vajadzīgs, un varbūt reizēm arī tas, kas arī nav vajadzīgs. Nākotne lauksaimniecībā. Laikam tā ir visgarantātākā nozara, ka lauksaimniecība ir, būs un pastāvēs, kamēr būs cilvēki uz zemes. Jo ēst mums vajadzēs vienmēr un visiem. Ja, teiksim, jaunas mašīnas tu vari nepirkt, tehnoloģijas arī kādu gadu, divus var nepirkt, ēst tu pirksi katru dienu, Lauksaimniecība, tā ir tāda nozare vai profesija, kurai, es domāju, kurai ir nākotne un kurai arī, protams, ir pagātne un, kā saka, arī tagadne, ka viss notiek. Lauksaimniecībā, ja ekonomikā, visās pārējās nozarēs notiek pārmaiņas, kaut kas uzplauks, kaut kas noriet, tad lauksaimniecībā tas ritms iet vienmērīgi, Pasaulē cilvēku skaits paliek arvien lielāks un lielāks. Cilvēki gribēs ēst un arī nākotnē daudz ēdīs, un mums ir jāspēj saražot ēdamais. Tādēļ es aicinu visus studēt lauksaimniecību, nākt mācīties par agronomu, prast, izaudzēt, būt savas zemes saimniekam. Ne jau slinkojot un pūstot, Latviju tauta zels un plauks.